Labdien visiem! Tiešām, lai ir svētīgs laiks, kur mēs kopā šeit pavadām, un ne tikai šeit. Tuvojās 18. novembris, mūsu valsts dzimšanas diena, un mēs varam būt pateicīgi Dievam par brīvību, par mieru, par iespēju dzīvot zemē, kur varam brīvi godāt Dievu, godāt Viņu. Lai Dievs svētī Latviju, lai Viņa gaisma ir mūžība un paliek pār mūsu tautu un pār katru no mums. Tiešām, lai Dieva žēlstība ir pār mūsu zemi, kurā mēs dzīvojam. Paldies katram, kas šeit kalpo un kas dzied un kas arī uzstājās. Un paldies visiem, kas izmantojat savus dāvanas, lai pagodinātu Dievu, lai nestu svētību. Šodien es vēlos ar jums kavēties pie kādām pārdomām, pie kāda cilvēka, par kuru daudz Bībelē nav rakstīts. Bet tomēr viņš ir pieminēts. Viņš nav kāds liels orators. Viņš nav atstājis kādas vēstules vai grāmatas vai kādu evaņģēliju sarakstījis. Viņš ir vienkāršs cilvēks ar savu veidu ietekmi. Viņš nav arī darījis nekādu lielu brīnumu. Bet tomēr Dievs ir devis viņam veikt nozīmīgu darbu. Var teikt, ka viņš izmantoja to vienu talantu, kas viņam bija dots, lai kalpotu, un viņš to arī darīja. Viņš to izmantoja. Kādam varbūt ir vairāk, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 talanti. Kādu, kuram ir tās dāvanas dotas, ne? Šis cilvēks bija vienkāršs, un savā veidā viņš ir kā iedrošinājums mums visiem. Man, tev, tiem, kas klausīsies. Jā, un viņa talants ietekmēja daudzus, ietekmēja arī draudzes dzīvi. Un tiešām par viņu ir ļoti maz rakstīts, bet mēs no tā, kas ir rakstīts, mēs varam secināt par viņu kā par cilvēku, kas viņš tāds bija. Un par viņu ir sniegtas ziņas Jāņa evaņģēlijā, kur viņš satiek Jēzu, un tad viņš atrod savu brāli Sīmani, atved to pie Jēzus. Tātad Sīmani jau mēs viņu pazīstam. Sīmans ir Pēters, vai ne? Viņš ir tāds ļoti redzama personība. Viņš bija tas, kurš staigāja pa ūdens virsmu, vai kāds no mācekļiem to darīja? Nē. Viņš bija tas, kurš bieži vien mācekļu vārdā uzstājās un teica, tāda atbildes sniedzība arī bija kāda reize, kad viņš saka, ja visi tevi atstās vai apgrēkos, es tev to neizdarīšu. Viņš bija tāds ļoti redzams, vai ne? Redzama personība, bet tas, kurš atveda Sīmanu pie Jēzus, vai jūs atceraties? Ļoti interesanti. Jā, par viņu mēs parunāsim. Un viņš, kā mēs zinām, sauc Andrejs. Andrejs, ne? Jā. Tad, kad mēs varam iedomāties Andrejam jautāt, stādies priekšā, kas tu tāds esi? Pasaki par sevi. Es esmu Andrejs, viens no mācekļiem. Es esmu Sīmaņa brālis. Sīmaņa brālis? Jā. Skaidrs, jā, mēs tā kā atpazīstam viņu. Skaidrs, jā. Sīmanu mēs zinām, jā. Jo savā veidā jaunajā derībā Sīmans, ja Pēteris, viņš tāda centrāla persona, jā. Mēs viņu ļoti labi atpazīstam. Viņš ir ļoti aktīvs, bieži runā un tiek bieži pieminēts, bet Andrejs ir tāds mazāk pazīstams. Un par Andreju mēs varam ļoti maz lasīt, bet tajā pašā laikā ir kāds liels pavērsiens viņa dzīvē, kas mainīja visu viņa dzīvi. Un šodienas nosaukums, varbūt jūs pamanījāt, ir tāds, varbūt neparasts, sākums ap 10. stundu. Interesanti, sākums kam? Kas ir noticis ap 10. stundu? Kas notika Andreja dzīvē ap 10. stundu? Un tas tiek pieminēts. Tas bija ap 10. stundu. Kas tad notika? Interesanti. Jā.
Notika vienā dienā Andreja dzīvē pārmaiņas, kas mainīja visu viņa dzīvi. Tas notika, varbūt sākumā mēs varam lasīt, ka viņš bija kopā ar savu skolotāju Jāni, Kristītāju. Un Jānis ierauga Jēzu un viņš saka, redzi, Dieva jērs. Bija bieži dzirdēts, kad jānāk ir mesijām. 1. gadsimts bija tāda mesijas laiks, gaidīšanas laiks. Visi gaidīja, kad būs mesija. Visi bija satraukumi pilni. Un te Jānis saka, redzi, Dieva jērs. Un tur bija 2 mācekļi, un viņi sekoja Jēzum. Par to mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā, tur no 35. pānta sākot. 2. dienā Jānis atkal stāvēja, un 2 no viņa mācekļiem, ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš saka, redzi, Dieva jērs. Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies, redzēja viņus sekojam un saka viņiem, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, rabi, tulkojumā mācītājs, kur tu mājo? Un viņš tiem sacīja, nāciet, tad redzēsiet. Tad tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Andrejs Sīmaņa Pētera brālis bija viens no tiem 2, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija viņam sekojuši. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju, kas tulkojumā ir svaidītais. Tāds ir šis notikums. Par Andreju mēs varam lasīt vismaz 3 vietās, jeb 3 notikumos. Un šeit ir viens no tiem, kur Andrejs satiek Jēzu, un tālāk viņš atrod savu brāli Sīmanu, un viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju. Tas nav tā, ka mēs esam viņu satikuši, mēs esam viņu redzējuši, bet mēs esam viņu atraduši. Atraduši to, ko mēs meklējām. Otrs gadījums, tad, kad bija ļoti daudz ļaužu sapulcējušies un viņi bija ilgi klausījušies Jēzu, un tur bija pienācis vakars, un bija jau kļūst vēls, tad tiem vajadzēja varbūt jau doties mājup, un tur bija ļoti daudz cilvēku, no tālienes arī nākuši. Un viņi bija izsalkuši, neko nebija baudījuši un nēduši. Un Jēzus jautā Filipam, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst. Un mācekļiem nebija pietiekama līdzekļa, lai visus paēdinātu, jo tur bija milzīgs pulks, milzīgi daudz cilvēku. Un tad viens no viņa mācekļiem, un kā jūs domājat, kurš? Andrejs, Sīmaņa brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 smiežu maizes un 2 zivis, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Un Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas, bet tur bija daudz zāles, tanī vietā tad tie apsēdās, vīru vien kādi 5000. Andrejs ierauga kādu zēnu un viņš pieved pie Jēzus. Paklausieties. Jūs atceraties, kāda bija vispār mācekļiem attieksme pret bērniem, un kad māca gribēja atvest bērnus pie Jēzus, un mācekļiem likās, tas jau nav īstais brīdis, kad vest šeit. Mums ir svarīgāks darīšanas, kaut kas nozīmīgāks. Jēzus saka, laidiet bērniņus pie manis. Un interesanti, ka Andrejs ierauga kādu zēnu, ka varbūt citi maz nepamana. Cik Andrejs ir uzmanīgs. Viņš redz zēnu, kuram ir 5 maizes un 2 zivis. Viņš to pamana. Viņš redz šo zēnu. Un Andrejs saka, šeit ir zēns, un to pieved pie Jēzus. Andrejs ir pamanījis. Viņš ir pamanījis to, caur kuru kungs var remdēt izsalkumu daudziem. Un vēl kādu reizi, kur mēs varam lasīt par Andreju, tas notiek Jēzus pēdējā, dzīves nedēļā pirms krustā sišanas, ir milzīgi svētki Jeruzalemē.
Un mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā, tur no 20. panta. Bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, daži bija grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un viņa lūdza: Kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Filips iet pie Andreja, lai viņam to sacītu, un Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum. Interesanti. Filipam varēja rasties jautājums, kāpēc tie grieķi nāk un meklē Jēzu? Jo Mesija ir atnācis pie Izraēļa tautas, bet šeit grieķi ir atnākuši. Viņi vēlas redzēt Jēzu. Un viņam ir šis jautājums. Un viņš dodās ar šo jautājumu pie Andreja. Un Andrejs, kā mēs saprotam, viņš ir draudzīgs, viņš ir atvērts. Viņa raksturs nav sarežģīts, viņam ir labas attiecības ar citiem cilvēkiem, un viņš gan dos labu padomu. Un tiešām Filips nekļūdās. Viņi nāk pie Jēzus. Un tas ir tāds īs apraksts par Andreju, kas bija viens no tiem 12 mācekļiem. 3 reizes mēs varam lasīt par šo Andreju. Un visās šajās 3 reizēs jūs kaut ko pamanījāt, kas notika? Andrejs pieveda kādu cilvēku pie Jēzus. Viņš pieveda katrā reizē kādu cilvēku pie Jēzus. Viņš ir tiešām svētīgs cilvēks. Mēs varam no viņa mācīties. Viņš ir cilvēks, kuram ir šis viens talants. Ne? Viņš nav Sīmons Pēters, kas varētu būt redzams visiem un pamanāms. Viņš nav arī Pāvils, kas pieved daudzus pie Kristus. Viņš ir vienkārši cilvēks ar savu talantu, un viņš to izmanto. Un tas savā veidā ir iedrošinājums mums visiem. Mēs arī varam būt tādi kā Andreja. Kaut vienu cilvēku pievest pie Jēzus. Runāt par Jēzu. Runāt par Jēzu. Tu vari būt Andrejs. Varbūt tu savā ziņā pienāks brīdis, tu pievedīsi pie Jēzus Sīmani. Tas, kurš mantos 100 000. Tu to nezini. Andrejs tiešām atveda vienu cilvēku. Viens talants, viņš to neaprok un viņš to izmanto. Vai nav skaisti? Tas ir tāds iedrošinājums. Ziniet, Dievs neapbalvos tos, kas varbūt pēc tā milzīgā lieluma vai spožuma vai pēc tā milzīgā padarītā daudzuma. Dievs neapbalvos tos. Bet par ko viņš apbalvos? Par uzticību. Uzticību tajā mazumā, kas tev ir. Paradoks. Atcerieties to nabaga atraitni, kas ziedoja 2 artavas. Mums liekas, kas tas ir? Tas taču nav daudz. Bet Jēzus pamana. Viņi bija uzticīgi tajā savā mazumā. Nevis lielumā. Jā, un Andrejs ir viens no tiem 12, par kuriem mēs lasām. Un Filips nāca, un tad viņi devās pie Jēzus. Mēs saprotam, ka nav kāds lielāks vai kāds mazāks mācekļu starpā, bet visi mēs esam Dieva atpestītie. Visi mēs esam Dieva bērni, kas esam pieņēmuši savu kungu par glābēju. Nav kāds lielāks. Dažkārt cilvēkiem gribās iedalīt lielāku, mazāku. Un te mēs varam lasīt, ko Pāvils saka. Jo, kad viens saka, es turos pie Pāvila, bet otrs, es pie Apola, vai tad neesat miesīgi? Kas tad ir Apols vai kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ik viens tā, kā tas kungs viņam devis. Es dēstīju, Apols aplaistīju, bet Dievs deva spēku augšanai. Tam dēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs, abi sadar kopā un katrs dabūs savu algu pēc sava darba. Ja mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotās žēlstības, es kā gudrs namdars liku pamatu,
bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamata neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Tādēļ ir svarīgi palikt mums uzticīgiem, godīgiem un nemainīgām šajās attiecībās ar Jēzu un tajā, kas mums ir uzticēts. Tas ir labi, kad pasaulē ir gan Pēteri, gan Pāvili, bet nevajag arī nenovērtēt Andrejs. Andrejs, kas atveda Sīmaņus pie Jēzus. Un, lai varētu pievest citus pie Jēzus, viņam patiesībā vajadzēja no sākuma pievest sevi. Pie kā? Pie Jēzus, jā. Un tieši tā. Lai tu kļūtu par citu cilvēku, lai tu kļūtu par cilvēku zvejnieku, lai tu būtu cilvēks, kas glābi dvēseles Kristumu, tev pašam jāpazīst ir Kristus. Tev pašam jāpazīst ir glābējs. Un tā bija īpaša diena, šī personīgā satikšanās ar Dieva jēru. Viņš uzreiz sekoja Jēzum, un tad Jēzus jautāja, ko tu meklē? Ko tu meklē? Rabi, kur tu mājo? Un visu vakaru, iespējams, varbūt pat visu nakti viņš pavadīja, vai viņi pavadīja ar Jāni kopā. Un tas atstāja milzīgu ietekmi uz Andreja dzīvi. Tas bija kaut kas unikāls viņa dzīvē. Viņš sastapās ar Kristu. Viņi runāja. Un Jēzus viņu tā uzrunāja. Jūs atceraties par šiem kalpiem, kas gāja Jēzus sagūstīt, ko viņi teica? Neviens cilvēks tā nav runājis kā šis. Neviens nav runājis tā. Tas ir kaut kāds neiedomājams. Tas ir kaut kas unikāls. Viņš runā tik patiesi, tik dziļi, tik īsti. Viņš atbild uz manām sirds vajadzībām. Viņš pazīst mani, viņš redz mani. Viņš zina, ar ko es cīnos un par ko es pārdzīvoju. Un Andrejs ir kopā ar Jēzu. Tas viņu ietekmē visu viņa dzīvi. Tas veidoja pilnīgi citu pārliecību. Viņš saprata, Jēzus ir Mesija. Jēzus ir svaidītais. Jēzus ir Dieva dēls. Jēzus ir pasaules glābējs. Un šī pārliecība viņu nekad neatstāja. Jēzus ir mans glābējs. Un sirds deg Andrejam par šo. Pamanījāt, ko viņš darīja? Viņš dodas pie Sīmaņa Pētera. Viņš stāsta, mēs esam atraduši Mesiju. Ja Andrejs būtu teicis tā, šaubīdamies, mēs esam atraduši kādu cilvēku, kas varētu būt Mesija. Bet mums vajadzētu vēl papētīt un padomāt, vai šie vārdi pārliecinātu Sīmani? Vai Sīmans būtu gatavs iet un skatīties tiešām? Ko? Varbūt jā, varbūt nē. Bet mēs redzam, ka Andrejs ir pārliecināts. Mēs esam atraduši. Un viņa sirds deg. Viņš ir kaut ko sastabs, unikālu, īpašu. Viņš ir atradis. Un Pēters nevar pretoties tam. Viņš tiek tiešām uzrunāts. Tu esi atradis? Es arī gribu. Es arī gribu to, ko tu esi atradis. Es tieši to pašu vēlos, kas ir tev, kas nav nekur citur. Mēs atradām. Un Pēters paklaus. Tu nekad nevarēsi pārliecināt otru, ja tu pats neesi pārliecinājies par to, kas ir Kristus. Lai tas notiktu, tev patiesībā jāpiedzimst no augšienes. Vai tu esi pārliecinājies, ka Jēzus ir tavs glābējs? Vai tu esi pārliecinājies, ka Jēzus ir šis Dieva jērs? Vai tu esi piedzīvojis to stundu, ko Andrejs piedzīvoja, kad ir rakstīts ap 10. stundu? Tas bija ļoti svarīgi viņa dzīvē. Ap 10. stundu. Viņš jau varēja palaist garām, kas bija tā pa stundu. Tas bija tajā dienā un tā. Viņš pat atcerās stundu. Ap 10. stundu tas bija pēcpusdienā, ap 16. Jā, pēc mūsu, teiksim, šī laika. Viņš atcerās to brīdi. Viņš ir kaut ko piedzīvojis, kaut ko neaizmirstam. Vai arī tu vari pateikt, ka manā dzīvē ir bijusi šī 10. stunda?
Jo nav svarīgākas stundas manā dzīvē, kad es sastapu personīgi Jēzu. Tā bija personīga sastapšanās. Viņš sastapa, Andrejs sastapa Jēzu. Pirms tam viņš redzēja, ka Jēzus ir un runā. Bet tas bija sākums viņa dzīvei. Jā, Andrejs neizcēlās ar lieliem talantiem un īpašumiem, bet viņš bija cilvēks, kurš nevis raudzījās uz rītdienu ar lieliem plāniem, lielām lietām, bet viņš jau šajā dienā ieraudzīja iespējas. Viņš redzēja to brīdi, kad ir atvērtas durvis. Viņš redzēja to brīdi, kad varbūt jāpieklauvē pie durvīm. Viņš redzēja šo labvēlīgo laiku, un viņš to darīja, ko spēja tajā brīdī. Andrejs izdarīja, ko spēja. Viņš atved brāli pie Jēzus. Viņš negaidīja, ka radīsies iespēja varbūt uzstāties vai darīt vēl kādā veidā liecināt par Mesiju, bet viņš redz to brīdi, viņš to dara. Viņš ir pilns entuziasma, ar degošu sirdi. Viņš liecina par to, ko ir piedzīvojis. Jūs atcerieties arī atraitni. Tad, kad viņa ziedoja, viņa neatlika rītdienai vai nākotnē, bet redzēja to brīdi. Jūs atcerieties kādu sievieti, kur atnāca pie Jēzus un lēja uz Jēzus kājām nardas eļļu, un Jēzus to novērtēja. Īstais brīdis, īstajā vietā. Arī mēs varam negaidīt rītdienu. Mēs varam raudzīties uz šodienas iespējām, kas klauvē pie mūsu durvīm. Un Andrejs vērtēja katru cilvēku. Viņš pielika pūles, lai šai vienai dvēselei rastu ceļu, jeb vestu pie Jēzus. Iedomājies, ja mēs visas pūles veltītu savam bērnam, kas ir manā ģimenē, vai tavā ģimenē, vai es lūgtu par viņu un darītu visu iespējamo, lai aizvestu viņu pie Jēzus. Vai es daru visu iespējamo manam vīram, vai es daru visu iespējamo savai sievai, vai es daru visu iespējamo, lai aizvestu pie Jēzus savu darbu kolēģi, tikai vienu. Vai es daru visu iespējamo, vai es redzu iespējas. Te jau var teikt, tas ir tikai bērns un man ir svarīgākas lietas. Nē, nav svarīgākas lietas. Šajā pasaulē šīs pasaules lietas ātri paies un aizies, bet cilvēka dvēsele tā ir nesalīdzinām dārgāka un vērtīgāka. Varbūt tu esi tikai Andrejs, un tu neesi Pēters, bet tev ir kā dāvana, kur tu vari izmantot. Ir kāds stāsts, kas saistīts ar 19. gadsimtu sākumu par kādu draudzes mācītāju, kurš kalpoja Skotijā. Viņam nebija acīm redzama panākuma tajā draudzē. Viņš pārdzīvoja šo kritiku, kas tika atstāstīta viņam. Jūs ziniet, draudzē mēdz arī būt tādas neapmierinātības un daudz kas cits. Un viņš dzirdēja, ka šāda kritika ir par viņu, un viņš ļoti pārdzīvoja. Un viņi runāja, ka tikai šajā gada laikā ir viens kristītais vai viens cilvēks, viens jaunietis, kas pievests kungam un nav vairāk nekādu panākumu. Un kādu dienu ejot uz dievkalpojumu, kāds vecs draudzes brālis viņam nāk un stāsta šo nožēlojamo lietu. Kad redzi, kā ir, kad tavu kalpošana nav visai auglīga, tikai ir viens cilvēks par šo laiku šajā gadā ir nokristīts un pievests Kristum. Uz ko mācītājs mierīgi atbildēja: Dievs zina manu sirdi, es daru, ko varu, un pārējo es atstāju Dieva ziņā.
Un tajā rītā viņš no kanceles runāja ar tādu smagu sirdi. Un tad, kad viņš bija beidzis runāt un telpa jau bija palikusi tukša, draudzes locekļi bija atstājuši šo telpu, viņš palika viens dziļās pārdomās. Viņam likās, ka viņš ir viens pats. Un tad pienāk pie viņa kāds jauneklis. Viņa vārds bija Roberts. Roberts Mofats. Viņš redzēja noskumušo mācītāju. Viņš vēlējās viņu mierināt, vai ne? Un klusām piegāja klāt un pieskārās viņam pie piedurknes. Mācītājs paskatījās, tā pārsteigts. Viņš domāja, ka ir viens šajā telpā. O, tas esi tu, Robert! Kā tev klājās? Viņš tā mīļi un ar gaišu smaidu runāja šo jaunekli. Un tad šis jauneklis uzdeva jautājumu, kā jums liekas, mācītāji, vai man izdosies veltot savus pūles tā, lai es kļūtu par sludinātāju? Un viņš tā kautrīgi jautāja viņam, jā, tu vari kļūt par sludinātāju, tu vari kļūt pat par misionāru. Viņš sirsnīgi paskatījās uz zēnu un teica, Robert, tavu vārdu nesa mierināja manai sirdī. Lai kungs tev svētī. Jā, es ticu, ka ar laiku tu kļūsi par labu sludinātāju. Un pagāja gadi, no Āfrikas atgriezās nosirmojis misionārs uz savu dzimteni. Viņa vārdu visur izteica ar lielu cieņu. Un daudz gadu protbūtnē viņš pieved daudzus pie Kristus. Un tajā laikā viņš arī iztulkoja Bībeli vienā no to tautu valodām. Bet kādreiz viņš bija tikai viens jauneklis, par kuru Kristus izlēja savus asins. Tas bija šis jauneklis. Tā arī mēs varam meklēt iespējas pievest cilvēkus pie Kristus. Jo, kā Salmans saka, visu, ko tava roka spēja ar taviem spēkiem veikt, to dari. Dievs meklē tavu uzticību. Viņš varbūt tev ir devis vienu talantu, bet tu vari pielietot visas pūles un izmantot to. Kas zina, varbūt caur tavu liecību tu kungam pievedīs vienu cilvēku, caur kuru kungs varēs paēdināt 1000 cilvēku ar šo dzīvības maizi. Varbūt būs kāds jauneklis tavā mājā, kurš gaida, ka tu aizvedīsi pie Kristus. Varbūt, ja tev nav bijusi personīga satikšanās ar Jēzu, tad dari tā, kā to darīja Andrejs. Iepazīsti viņu kā savu glābēju. Un tavu sirds tad degs par viņu ar šo mīlestības uguni. Lai Dievs tev svētī, izmantojot šo dāvanu. Āmen.